skaisti, tur uz zilās līnijas nospēlēja Roberts Marčiņš. Jā, vārta autors pieliks punktu. Jārtī! Arnolds Eglē! Publikas sērijā otrodien pēc kārtas Latvijas izlase. Un ripa vārtos pēc uzvarētu iemetiem. 1-2. Latvijas izlase gūst pirmos vārtus šajā mačā un samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Piecas divatā, kur uz priekšu dodās Latvijas izlases spēlētāji, pieslēdzās arī aizpildīt. Tas pār savarbību un tālšā viens. Lauks pēties, bet tāds. Var nostāties uzbrukuma zonā, tur Egli tiek nogās vārdu priekšā, bet arī redzēs no vārti. Rezultāts uz tālo 1-0. Latvijas izlases labāk, kad jāspēlē vēl 1 minūte un 27 sekundes līdz trešdaļas beigām. Gaidām bez mētieniem. Un kā diagonāli vārti! 2-0! Latvijas izlase realizē pirmos gadus no vairākumu no šīm 2 minūtes. Tātad vēl man izslēgšanas spēlēs 3 rezultatīvas piespēles 20 mačos, bet lieliski iespējamies! Latvijas izlasē pirmais vārtu gūms šajā mačā. Tas ir Renārs Rastenbergs. ilgstošs uzbrukums joprojām. Olaist rīpas vārti, tikšies un vārti. Rezultāts sastāvo 1-0. Labs pozicionālais uzbrukums. Līdiem vēlreiz Jānis Dzierkals. Uz komentāru nesnāk izspēlēt. Lūdviņš Dzierkals vārti. 2-0. Zviedrijas čempions ierraida rīpu vārtos un dabūta Latvijas pārsvaras tablo. 1-14 sekundes bija vajadzīgs Latvijā. Tagad iespēja uz Vīdu metījos un rīpi vārtos. 2-0. Indrašīs. Rīpi Brandpursman tagad vēl to var iegūt. Bergmans spēlē uz Vīdoviņš. Vārtī! Un rezultāts uz tālo 4-0. Roberts Bukārts. Svārti priekš un vārti. 5-0. Svītas atklāt Kristiānu Ronaldu. Tagad teica, Svīta vēl viens atbīd un nepie vārti. Tālāk klātienēs arēnas Rīga Ledus. Iespēja jāizmanto un te vēlreiz vārti priekšā. 7-0. Tas ir liels atmosfēra arēnā. Te vēlreiz pēties un vārti. Pie Ansona uzmetiens sācīs. Tagad pēties vārti! Roberts Marčiņš atklāja mača rezultātu. Ja tomēr spējam panākt savu. Tā pret diviem. Dalgoviņš, Ābols, vārti! Rodrigo Ābols izlīdzina rezultātu. Dīles metiens. Vārti! Iesnešu puses. Jā, Vārti! ieskaitīti. Vārti! 4-3. Latvija izvirzās vadībā. Nē, Dalgoviņš tomēr tiek pie rīpas. Ābols! Dalgoviņš, vārti! 5-4. Dzierkals izmanto Dalgoviņu kā aizsegu. Freibergs piespēlē vārti! Rodrigo Ābols gūst vārtus. Labi iegāja zonā, Dzierkals nopauzēja. Atdeva tiesu. Un 20 sekundes vēl ir laiks vairāk no Dalgoviņa. Metiens vārtus stāv spēlēts vārti! Roberts Bukārts izvirza vadībā Latvijas izlasi. Spēcīgs Dalgoviņš metiens. Lai kādu vēl centīsies izveidot uzbrukumu, arī Dalgoviņš! Spēja metiens! Vārti! Kaspars Dalgoviņš atnes uzvaru. Ložās uz vārtiem, Bātņa vārtu priekšā. Vārti! 1-0. Latvija izvirzās vadībā. Ātri noreaģēja Roberts Bukārts un raida ripu starp. Pārķeram ripu Eglē. Metiens! Vārti! 2-0. Precīzs raidījums
augšējā vārtstūrī. Dzirkals. Gols! Vārti! Markus. Domājam, Rīgas zonā Komuls. Metiens pieliek nūju. Vēl vismēr. Vārti! Kaspars Daugaviņš. Latvija atgūs vienu Arī pēc Dzirkals ir pirmais pie rips, mēģina saglabāt to. Labā ātrumā! Netiek pie rīktumā Roberts Bukārts. Lapšits met. Vārti! 2-2! Latvija izlīdzina lielu spēku. Dabū ripu, dod pusi vārdu priekšā un ripu! 1-0! Rauls Freibers piestādās uzbrukumam, izspēle notiek caur Rikardu Bukārtu. Uz nomainīsies. Jāks atspēlē Cibuļskim. Cibuļskis metiens. Vārti! 2-2! Kādi pavērsieni. Vārti! Traumaks. Traumaks Krastenbergam. Metiens. Vārti! 1-3! Renāts Krastenbergs izceļā BMW. Vārti! Vārti! 2-4! Beidzot arī vārds Eduards Traumaks. Šimjā. Viņš nesaprašanās starp ASV izlases aizsargiem. Apšīt! Vārti! 3-4! Pamau. Komandi Rodripa ir vārtos. 1-0. Apzināts metiens pa aizsargiem un tur uz vārtiem raujās. Tas bija Traumaks. Dānijas izlases spēlētājiem trešajam Un tagad iespēja vārtu priekšās ar otro mēģinājumu. Ir vārtos. 3 minūtes 17 sekundes paliek uz spēlēt. Vieni vārti ir atgūti. Un vārtu priekšā nu spēja tur ilgi izdancināt arī Andersenu. Bukārts. Pret uzbrukumu iespēja Krastenbergs viens, tad pret vārtiem un ripu vārtos. Ļoti īsā laikā Latvijas izlases spēja izlīdzināt rezultātu. Krieciens Renārs Krastenbergs. Alaž iespējas apliecināt to, ka viņam ir ātrs gājs un laba izskies spēles priekšu. Un teica, manevrs Rodrigo! Skaisti nospēlē Latvijas izlases kapteiņa asistē. Es teiktu, skaistākie vārdi šajā sezonā. Jā, sezona ir tikko sākusies, bet tiešām ļoti skaisti vārdi. Rodrigo Abola. Un šitā kā obligāts. Noteikti iespējas laiks iekšā kājas, tagad viena nevar aizskriet. Vārti! Eduards Traumaks! Otro vakaru pēc kārtas iepriecina Latvijas izlases līdzekļi. Ļoti līdzīgā stilā, kā to izdarīja Renārs Krastenbergs, pavalkot rīpus kreiso pusi un atkot pēc tam vārtsargam pretpustībā. Šie vārti ausi pavalkot rīpus zem sevis, bet līdz metienam netiek. Rodrigo ir vārtos un tos izdances. Vienot uz vārtiem atslēgot pat pie staba. Un rīp ir vārtos viens vārtos šajā periodā arī Latvijai. Skatās sev aiz muguras. Dānijas izlases vārtsargs meklē un mēģina saprast, kā tā ir nonākusi. Bet atkārtojumā mēs varēsim redzēt, ko mums lien met no nētās pirkli iepriekš, jo stāstīja, ka Segundes Balcēns. Vārti! Balcēns! 5-3. jā, labi spēlējām, skaisti spēlējām šajā reizē. Visām atklākošajām ripām arī pirmajiem izdevās tik spēles saglabāt ripu uzbrukumu zonā pietiekami sarežģītās cik. Māmos dievgā Daugaviņam. Daugaviņš balts. Līdz vārti! Latvija uzbrukumu vārtus. Raudzējot skaistus no vairākumas spēlētā. 1 minūte un 21 sekunde. Jā, redz kā, mēs neatkāpāmies pārāk tālu. Iznāca ārā ripu uz vidējo zonu, izslidēja. Turpat līdz sarkanai līnijām spēlējām, kontrolējām situāciju, atgriez. Balcēns ir iepatīm vārtiem, bet demonstratīvas iespējas. Zona, kur ir vārtu! Balcēns saliek loks uz šī uzbrukumā, bet līdz tam cīņa Latvijai tas, kādēļ varēja tikt pie Rīgas Balcēns. Rodrigo Abols saņēma, viņš ripu turpat nepozīcijas.
uzreiz tā nevarēja saprast, kā tad Ripa nonāca vārtos. Redzēsim arī noteikti vairākas atkārtojumus. Kreislis Baltimore penaltē, Rodrigo! Svārpriekšā ar atkārtoto iespēju. Nogādājot vairs droši muguras. Latvija atgūst divām vasaru un atkal sodā Sloveniju par visām. Tagad te meties un zonā labā ātrā pārēja. Miks arī Dzierkals atklāt pie penaltī. Lukā. 2-0. Ļoti neapkārtās pēc pazaudētām ripām atrada veidu, kā atkal tik pie tām ripām neizturīgi. Žānā sastāvā tālē solīt grūti nomainīt sastāvu, bet nemeties un Ripa ir vārtos. Arāna Teglē. Konstrukcija precīzi šāviens vārtos un rezultāts uz tablo ieregās 3-0 Latvijas izlases labā. Arāns Teglē, Liepainieks uz vārtus. Pirmā reize, kas tās spēja divatā. Un iespēja Rikardam Bukatam. Rikards Bukats. Taisnīsiem viena tev tikšanos ar Bogdanu Djačenko. Un viņš panāk rezultātu uz tablo 4-0. Jā, interesanti epizode. Ukraiņi mēģina mazāk neskrien uz priekšu. Jāks pa kreisi. Plašāk izdodās izspēlēt. Miks Indrašīs. Numur 70 panāk 5-0. Ļoti skaisti izspēlēt šis vārtu gulums. Ripa ļoti ātri uzstājās mainīts, tika malas un beigās šī diagonāli, ko izpildīja Rikards Bukats precīzi no izlāstījums Indrašim un Indrašs met nekļūdīgi. Un tagad iespēja traumaks, vienam nebir pārties vārtī! Eduards traumaks izlīdzina rezultātu, kad spēlēts ir 5 minūtes un 8 sekundes. Jā, ļoti labi, ka tik ātri spējam izlīdzināt rezultātu. Jāsaka, diezgan līdzīgi. Un Bukats pazīdar Mihano vārtī! 2-1 Latvija ir vadībā! Roberts Bukats metienātu! Tieši nodomājušies sevis, ka Francijas spēlētāji spēlē ļoti pasīvi. Mums jāizmanto šīs iespējas, jātiek pie šiem metieniem. Un Roberts Bukats māk mest no šīs pozīcijas. Tagad 2-2 Rodrigo Abols pasūstam ātru laušu uz vārtiem un vārtī! Rodrigo Abols! 3-1! Skaisti, ļoti skaisti. Vēlreiz šajā turnīrā Rodrigo Abols gūst vārds. Apliecina vēlreiz savu lielisko individuālo meistarību. Cik garām viņš labākajam. Kiedam Dzierkals vārtī! 4-1 vārtīgs Dzierkals, eleganti! Ļoti skaisti vēl Latvijas izlasē. Ļoti svarīgi, ka vēl spēles otrajā periodā Latvija iekrāja pamatīgu pārsvaru. Jāatzīmē vēlreiz šeit arī pirms tam vēl Jānis Jaks, kurš kā viņš paņēma to piespēli, kurš tur aiz muguras jau spēlētājs. Atceramies. Aizdodās tik iespēja mēģināt diagonāli, bet uz vārtiem ar spēku. Ripa ir ieslīdējis vārtos, līdzreizēs kājās tiesas rāds, ka Ripa ir vārtos. Un rezultātus tablo ir ietesies 5-1. Tie līdzjutēji, kas aiz vārtus. Tie jau laicīgi pacēla rokas, vēl tiesnesis nebija par to parādīt. Tur viss bija skaidrs tiem līdzjutējiem. Un pēc tam Ripa arī... Te ir Dzierkals, met pa vārtiem un Ripa ir vārtos. 1-0 Latvijas izlases labā. Komandas kapteinis gūst vārdus un ieskaitot arī klubu spēles, tad viņš jau trešo spēli pēc kārtas ir punktos. Redzēsim atkārtojumā, tur viens no Latvijas izlases spēlētājiem Lieta, kur šādi tiks spēlētājiem izcelties. Mēties vārtī! No izvārtes tiek klāt priekšā. Kristians Rubīts un Lūdzu 2-0. Latvijas izlase dubulto pārsvaru uz tablo. Jā, uzreiz pirmajā maiņā izdodas Latvijas izlasei dubultot savu pārsvaru. Lūk, redzam, kā tas viss notika aktīvi. Uzvarēts iemetiens un pēdējās 60 sekundes politisko spēlē, bet
no savas laukuma puses arī radīt ripu pāri. Visa laukuma ierēdot to vārtos un 3-0. Latvijas izlase pa lieliem pārsvar. Renārs Krastenbergs ir vārtu autors. Un teica, Latviešā Latvi! Rodula apieziet un ērtās! 1-1 Latvija! Aizlīdz rezultātu Oskars Batņā ir vārtu autors. Maz kapteiņa asistents.